Aprīlī gaidāmajai lielajai talkai cilvēki jau sākuši pieteikt iespējamās talkošanas vietas. Liepājā kā tāda norādīta Ezermala Lauka ielas galā. Savukārt komunālā pārvalde informē, ka piegriežos teritorijas un pat nelegālās izgāstuves atrodams praktiski visos pilsētas mikrorajonos. Cīņa ar tām ir kā Don Kihota cīņa ar veidzinavām. Tomēr atbildīgie dienesti novērojuši, ka pēdējo gadu laikā situācija Liepājā ir uzlabojusies. Liepājas komunālā pārvalde informē, ka vismaz reizi nedēļā apseko pilsētas teritoriju, konstatējot piegružotās vietas. Par tām ziņojot arī iedzīvotāji un informāciju parādoties arī medijos un sociālajos tīklos. Vidēji katru nedēļu par nevietā atstātiem gružiem tiekot saņemt vismaz 1 līdz 2 zvani. Blakus parkam vispār ir teritorija, kur ir krūmi, kur bija vējš, un tur paliek vēl daudz papīru, daudz tukšas pūdeles vai kaut kas tur ir grūži vispār. Tīrākais, protams, ir centrā. Viss, kas ir ap centru, tas ir tīrs. Man liekas, arī pludmale ir tīra. Bet, jā, Liepājas pievārte varētu būt arī tīrāka. Nav jau diezko cūcīgi esam cilvēki. Kur būtu risinājums? Nu, katram pie sevis jāskatās, jāpiedomā vairāk. Ir katrā pilsētas mikrorajonā vietas, kur diezgan regulāri parādās šie sadzīves atkritumi. Tātad es jau minēju, tie ir kāda garāža kooperatīva apkaimes, tad ir atsevišķi ielu posmi, kur tiešām šie gruntsgabala īpašnieki cenšas uz pašvaldības rēķina tikt vaļām no saviem sadzīves gružiem, atkritumiem. Un ir arī, kad autobus pieturās, kur atrodas, tātad arī atkritumu urnas nonāk, var redzēt maisi, kas ir atvesti no kaut kurienes vai atnesti. Tie ir absolūti privāti sadzīves atkritumi. Lielajai talkai Liepājā pagaidām oficiāli pieteikt tikai viena teritorija – Ezermala Lauka ielas galā, kur atrodas putnu novērošanas tornis. Tomēr šonedēļ Liepājā pamanījām vēl vairākas piegružotas teritorijas. Viena no tām netālu no pašas komunālās pārvaldes ēkas. Atrast vainīgo ir Liepājas pašvaldības policijas uzdevums, taču cik vienkārši to izdarīt, ja gružotājs nav pieķerts, tā teikt, nozieguma vietā. Šie cilvēki savas nelikumīgās darbības veids naktī, vietās, kur ļoti grūti piekļūt, kur ļoti grūti citiem to ir redzēt, lai izsauktu policiju, un savā ziņā tas ir tāds laimīgs gadījums, jeb arī dažādu izmeklēšanas rezultāti, kaut vai ir kaut kādas norādes, kādi rēķini, kādi papīri, kas norāda, kura iespējams persona varētu būt izgāzušos gružus. Komunālā pārvalde novērojas, ka kopumā situācija Liepājā ir uzlabojusies un nelegālo izgāstuvi skaits kļuvis mazāks. Salīdzinot ar 90. gadiem un šī gadsimta pirmās 10 gadus laiku, pilsēta ir kļuvusi absolūti tīrāka. Jau ziņots, ka lielā talka šogad notiks 23. aprīlī, un talkošanas vietas tā var pieteikt internetu vietnē Talkas LV. Ines Ķester, Ita Cērmana, Aigars Brečs, Elvijs Puķēvics, TV Kurzeme.